Apskatīsim maksājumu veikšanas un apstrādes procesu sistēmā Horizon. Aplūkosim, kā visērtāk veikt izejošos maksājumus un apstrādāt ienākošos maksājumus. Ja vēlamies apmaksāt rēķinu vai pavadzīmi, jāatver apgādes preču dokumentu saraksts, kas atrodas izvēlnē Dokumenti, apgāde, preču dokumenti. Tālāk iezīmējam atlasīto rēķinu un izvēlnē darbības, izvēlamies darbību ģenerēt izejošos maksājumus. Tiek atvērts izejošo maksājumu ģenerēšanas vednis, kurā nospiežot pogu, ir iespējams pārbaudīt konta atlikumu. Tālāk nospiežam pogu turpināt, lai uzģenerētu izejošo maksājumu. Kad maksājuma ģenerēšana pabeigta, nospiežam pogu pabeigt. Tālāk tiek atvērts uzģenerēto maksājumu saraksts, kurā redzams uzģenerētais maksājums statusā sagatave. Atvērsim šo maksājumu apskates režīmā. Lapusē sadalījums redzams, ka dokumenta summu sadalījums ir aizpildījies, un lapusē piesaistes redzams, ka ir izveidojusies piesaiste rēķinam. Tālāk maksājumu nosūtīsim uz banku. No maksājuma uzdevumu saraksta izvēles darbības izvēlamies darbību sagatavot maksājumu uzdevumu sūtījumu paku. Parādās paziņojums par veiksmīgu maksājumu pakas izveidi. Nospiežam pogu parakstīt un nosūtīt. Tālāk jāievada identifikācijas kartes kods PIN 2 un jānospiež poga labi. Līdz ar to maksājums ir parakstīts un nosūtīts uz banku. Nospiežam pogu pārlasīt, lai pārlasītu maksājumu uzdevumu sarakstu. Redzam, ka bankas status ir nomainījies uz nosūtīts, un lauks pirmais parakstītājs ir aizpildījies ar maksājumu parakstītāju vārdu un uzvārdu. Tālāk autorizējamies Svetbank internetbankā, lai pārbaudītu, vai maksājums ir veiksmīgi izdevies. Sadaļā uzņēmumiem atvērsim konta pārskatu par šodienu. Pārskatā redzam, ka maksājums ir ticis veiksmīgi nosūtīts, un redzam, ka arī viens maksājums ir saņemts. Lai automātiski apstrādātu ienākošo un izējošo maksājumu, izmantosim automatizētos darbus, kas pieejami izvēlnē Sistēma, Uzstādījumi, Automatizētie darbi. Automatizētie darbi nodrošina automātisku maksājumu apstrādi līdz pat maksājumu grāmatošanai, ja to paredz konfigurācija. Automatizēto darba nosaukumi ir tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs un importēto maksājumu apstrāde. Automatizēto darbu izpilde atkarīga no iepriekš uzstādītā izpildes grafika. Kad abi automatizētie darbi ir aprakstīti un izpildīti, to status ir nomainījies uz izpildīts. Un maksājumu uzdevumu sarakstā ir redzami grāmatotie maksājumi. Abiem maksājumiem, gan izējošiem, gan ienākošiem, bankas status ir nomainījies uz izpildīts. Atvērsim ienākošo maksājumu apskates režīmā. Lapusē sadalījums. Redzams, ka dokumenta summas sadalījums ir aizpildījies, un lapusē piesaistes. Redzams, ka piesaiste preču dokumentam ir izveidojusies. Var apskatīt arī maksājumu kontējumus, nospiežot pogu kontēšanas loks. Informāciju par šīs funkcionalitātes konfigurāciju lūdzam skatīt lietotāja instrukcijā Bankas dokumentu imports un maksājumu uzdevumu piesaistes. Šobrīd elektroniskie tiešsaistes kanāli pieejami ar Svetbank, SEB banku un banku Citadele.